Sveicināti, labdien, nu jau labvakar laikam. Te ir valda tāds miers atšķirībā no ārpasaules, kur nevar noparkot mašīnu apmēram pusstundu. Un es esmu patais braucu arī no Rīgas Doma koru skolas, kurā vadu mūziklu nodaļu. Nu, prieks, ka arī šodien te sēž daži mani kolēģi un arī audzēkņi. Tieši ar kuriem mēs šodien visādas mūziklu melodijas jau esam izdziedājuši. Un es pati, kā jau man pieteica, esmu dziedātāja un mūziklu aktrise, ja tā var dēvēt. Un savu to mūziklu izglītību es apguvu Londonā, līdz Broadway es vēl netiku. Tur mani audzēkņi tagad mācās, ar ko es ļoti lepojos. Bet tā man, kā latvietai, tā bija pilnīgi jauna pasaule. Es ļoti daudz ko nezināju par šo žanru un par komponistiem. Vienkārši nebija sanācis vairāk nodarbojos ar klasisko mūziku pirms tam. Un stāvu tādām grāmatām, jo man nosauc par lektoru šodien. Es esmu diezgan sakautrējusies, varētu tā teikt, jo man nav nemaz tāda pieredze tā ļoti stāstīt vēsturiski par šādām tēmām, kaut arī mūziklu nodaļā ir priekšmets mūziklu vēsture, un mēs mēģinām apskatīt visus komponistus un noklausīties dažādas viņu dziesmas un mūziklus. Bet, tāds auditorijas priekšā, ja gadījumā es kaut ko sajaucu, tad lūdzu nedusmojieties. Bet, kad man piedāvāja teikt dažus, ievadvārdus pirms šīs filmas, man šķita, kas tad tur zināms, visas pilsētas būras, dziesmiņas zina no šī mūzikla, un tad es sāku ķerties tiem visiem faktiem un ar internetu palīdzību un grāmatām, un es drusciņi apjuku, jo tas apjoms bija milzīgs. Tas apjoms bija patiešām liels. Es tagad līdz ātri nolikšu savas divas svarīgās grāmatas. Jo es vispār esmu tāds papīra un grāmatas cilvēks, es vēl neesmu, man ar to internetu un visām tām lietām esmu ļoti patiesībā uz jūs, un paldies Dievam, man ir jauni audzēkņi vidusskolnieki, kur man māca, kā visu tur darīt, bet tad, kad es biju Ņujorkā, es arī nopirku šo Broadway mūziklu grāmatu, un tad tā ir pirmā informācija, kurā es smeļos kaut ko, un tad tikai internets, bet kādēļ šī filma, no kino viedokļa tādēļ, ka tā bija tāda krāsu pilna, un es saprotu, ka ar tādiem specifektiem, kas līdz šim arī nebija tā manīti un pierast, un tāpēc tas pasaulē bija tāds liels bāts, wow. Un tas no tāda kino viedokļa, bet tā tad pirmais, ko es par šo filmu, iedomājos, ir šī dziesma Over the Rainbow, jeb Pāri varavīksnei, ko izpilda galvenā varone meitenīte Doroteja. Un arī es šo dziesmu izpildu savos koncertos. Bet es vienmēr atgādinu, ka dziesmu ir sakomponējis Harold Arlen, tāds komponists, bet nevis tas apaļīgais puisis no Havaju salām ar ukuleli. Jo, ir tāda versija dzirdēt gan radio, gan arī YouTube, un es nebrīnos, ka jaunā paudze iespējams domā, ka gan izpildītājs, gan komponists ir šis brīnišķīgais jauneklis dziedātājs, jo tāpēc YouTube kanālā speciāli apskatījos vakar ir 1,2 miljārdi skatījumu šai dziesmai. 1,2 miljārdi. Bet turpretī Judy Garland izpildījumam, kas ir oriģinālais izpildījums no šīs slavenās filmas, ir tikai 50 miljoni. Tas ir daudz, bet 2,5 miljārdi, 1,2 miljārdi un 50 miljoni ir atšķirība. Un tāpēc tas ir pirmais, kas mums izlec tajā interneta vidē. Un tāpēc es vienmēr savos koncertos tomēr atgādinu, no kurienes patiesībā šī dziesma ir cēlusies. Un dziesmu, protams, pazīst balstoties uz to galveno tēmu. Somewhere over the rainbow, way up high, ko es domāju, mēs visi zinām, bet šī dziesma sāks ar brīnišķīgu ievadu, ko es arī cenšos atskaņot koncertos, un parasti cilvēki sākumā neatpazīst, kas tā ir pa dziesmu, jo ja sāk ar ievadu, tad neatpazīst.
Bet šajā dziesmā ir brīnišķīgs teksts, un es laikam no sākuma viņu tā kā iztulkošu, un tad mēģināšu nodziedāt. Tā kā, when all the world is a hopeless jumble, kad visa pasaule ir viens liels bezcerīgs jūdzeklis, and the raindrops tumble all around, un lietus lāses krīt visapkārt, heaven opens a magic lane. Debesis paver šo brīnišķīgo maģisko līniju, mēs ieraugam. When all the clouds darken up the skyway, kad mākoņa debesīs satumst un debesis ceļā, there's a rainbow highway to be found. Tad mēs ieraugam šo varavīksnes lielceļu. Leading from your window pane, kas nāk no tavas logu rūdas, to a place behind the sun. Un aizsniedzās turpat pie saules, just a step beyond the rain. Un vēl soli tālāk aiz lietus mākoņiem. Un es, par cik es esmu tā dziedātāja, un lai tā lekcija tāda muzikālāka, tad es arī nodziedāšu to ievadu ātri. Un jūs viņu arī dzirdēsiet filmā, manuprāt, viņam noteikti tur ir jābūt. When all the world is a hopeless jumble, and the raindrops tumble all around, heaven opens a magic lane. When all the clouds darken up the skyway, there's a rainbow highway to be found. Leading from your window pane to a place behind the sun, just a step beyond the rain, somewhere un tā tālāk. Jā, paldies! Jā, var sakot, ir veseli ļoti brīnišķīgs šis ievads, kuru arī var atrast tikai dažās dziesmu grāmatās, arī speciāli Ņujorkā iegādājos šo zelta mūziku laikmetu grāmatu, kurā tad es šo ievadu varu atrast, jo pārsvarā dziesmas zinu tikai no šīs tēmas. Un jā, šī dziesma arī ir 20. gadsimta dziesma numur 1 tādā Amerikas kontekstā. Tas ir diezgan iespaidīgi. Tas ir tas mans pirmais, ko es par šo filmu iedomājos. Un tad es sāku domāt, kā sauc šo kino ciklu, kas mums vēl šī pirmā filma, mūziklu, jā, un tas, ko tu nedrīkst nezināt, es saprotu, ka sauc, jā. Tas, ko tu nedrīkst nezināt. Es domāju, ko tad es nedrīkstu nezināt par šo filmu? Es nedrīkstu droši vien nezināt, ka tā ir amerikāņu izruna Frank Baum, un latviski mums būs Laimens Franks Baums. Tieši tā. Ir amerikāņu rakstnieks, kurš tad 1900. gadā ir sarakstījis šo stāstu par Ozas pilsētas būri. Un kopš tā laika šis stāsts ir izmantots tiešām neskaitāmās filmās, televīzijā, teātrī, grāmatos, komiksos, spēlēs un visur citur. Tas būtu tas, kas būtu jāzina. Noteikti. Un es arī atkal apjuku, jo es izvilku no savas Sprīdīšu bibliotekas mājās šo Laimena Franka Bauma grāmatu, jo es bērnībā patiešām lasīju, bet es apjuku, tāpēc, ka te ir brīnumainais burvis no Ozas zemes, numur 1. Numur 2, brīnumainā Ozas zeme. 3, Ozma no Ozas zemes, ļoti jauki, un Dorotija un burvis Ozas zemē. Tā kā, es domāju, ko tad es no tā visu lasīju? Atceros par to meiteni un par tiem blakus tēliem, bet kas tur īsti, var sakot, es apjuku, jo es arī ieraudzīju to apjomu, cik daudz tiešām ir adaptācijas šim stāstam, un tur bija 4 Wikipēdija lapas, un es sāku panikot drusciņu. Bet par to vēlāk. Tas, kas noteikti vēl par šo filmu būtu jāzina, ka mūzikas autors ir amerikāņu komponists Harold Arlen, un viņš ir sarakstījis ne tikai Over the Rainbow, bet arī visas pārējās slavenās dziesmas, kas dzīvo savu dzīvi un ir zināmas, ļoti populāras līdz pat šai dienai. Un Harold Arlen ir komponists, kas mūziku pasaulē ir diezgan pazīstams un slavens, un ne tikai mūziku, bet arī džeza mūzikas pasaulē sarakstījis tādas dziesmas, tādus džeza standarts, piemēram, kā Let's fall in love, why shouldn't we fall in love, da-da-dun-dun. Arī Stormy Weather un daudz citas. Un, protams, viņš ir arī rakstījis diezgan nopietnus mūziklus,
arī man nācies dziedāt dažas dziesmas. Tā kā viņa daļrati noteikti ir arī vērts paklausīties vairāk, ne tikai šīs filmas sakarā. Harold Arlen, tātad lieta numur 2, ko nedrīkst nezināt. Trešais, protams, režisors Viktors Flemings. Viņš bija gan režisors, gan producents, un es arī neesmu tāds ļoti zinošs par kino faktiem, bet es sapratu, ka šis režisors arī ir radījis filmu Vējam līdzi, kas ir diezgan tāds ievērojams fakts. Un arī Džekils un Misters Hydes. Jā, Doktors Džekils un Misters Hydes, kas arī īstenībā ir vēlāk arī šis stāsts ir daudzos mūziklos iekšā. Jā, šādas filmas un vēl daudz cits, protams. Un ceturtais, ko mēs nedrīkstētu nezināt, ir, ka amerikāņu aktrise un dziedātāja kā Doroteja ir nofilmējusies 17 gadu vecumā. Tā ir aktrise Judy Garland, protams. Un man gan šodien kolēģis Domkora skolā mūzikas nodaļā, kurš ļoti fano par dažādām dokumentālām filmām, tiešām 17 gadu vecumā, es internetā izlasīju. Bet tur ir tāds stāsts, un tur ir tas problemātiskais stāsts ar māti un grūto bērnību, un tas laikam ir pārnesies arī uz Judijas Garlandas meitu Laizu Minnelli. Tas arī svarīgs fakts. Zināt, ka talants ir turpinājies, bet es saprotu, ka tās problēmas tur, diemžēl, ir līdzīgas bijušas. Jā, Judija Garlanda ir tiešām liela zvaigzne un agri sākusi un radījusi daudz brīnišķīgas skatuves, piedalīsies daudzos mūziklos un filmās. Tā, tad ir tas apjukums, un priekš sevis es gribēju uztaisīt tādu kā laika līniju, jo tagad ir tās 4 Wikipēdijas lapas, un es saprotu, kas tad no tā viss man ir jāzina, jo ir vairāki mūzikli izrādās ar līdzīgiem nosaukumiem, tāpat kā šajā grāmatā. Un es, protams, atkal sāku ar šo grāmatu, un te es atradu 2, kuri, kā teikt, ir bijuši uzmanības vērti un ir bijuši Brodvejā, tātad tas skaitās. Vispārējie tur ir aprakstīti, bet dažiem varbūt nav veicies. Un tā, tūlīt. Jā, modernajā pasaulē ir prezentācijas. Man ir vienkārši papīrs un mapīti. Tā, tūlīt. Jā, tas, kas pats pirmais bija, ka šis rakstnieks Franks Baums, kas sarakstīja šo stāstu Rozas zemes burvi, viņš pats jau 1902. Gadā satika komponistu Pauls Ķeķens. Šādi tie uzvārdi. Un jau ir sarakstījuši principā pirmo mūziklu, kam ir diezgan labi veicies Brodvejā, jo tas ir iekļauts šajā grāmatā. Tātad viss ir tur bijis kārtībā. Jau pats šis stāsta autors ir radījis mūziklu kopā roku rokā ar šo komponistu Paulu Ķeķenu. 1902. gads. Tad ir viss kaut kas daudz, pa vidu vēl šis tas, un tad, protams, lielais izrāviens ir šajā 1939. gadā, kad parādās šī filma un komponists ir Harold Arlen. Un es paklausījos filmas soundtracku, tā teikt, mūzikas celiņu, un secināju, ka mūzika ir it kā ļoti saprotama klausītājiem, bet orķestrācija ir diezgan nopietna, simfoniskais orķestris, un vismaz tajā celiņā bija. Es domāju, ka filmā arī. Un ļoti ilustratīva šī mūzika, jo jāparāda visādi brīnumi, dabas skaņas. Tas pats Tornado ir vesels tāds simfoniskais numurs, kur visi timpāni izpaužās un pušami instrumenti. Un tiešām tu vari aizvērt acis un tu redzēsi to Tornado, tad mums to bildi nevajag. Un arī ir iekļaut daudzi kora un ansambļu numuri, kur piedalās arī bērni. Dzirdam daudz cilvēku, bet es neteiktu, ka mūzika ir viegla, galīgi nē, jo pati dziesma Somewhere over the rainbow bērnu dziesmai oktāvas lēciens, kā saka, nav tas pats vienkāršākais. Līdz ar to viņa ir mūzika, Harold Arlen mūzika ir skatītājiem viegli saprotama, bet patiesībā nav nemaz tik vienkārši. Lūk, un tad ir vēl visādas adaptācijas, viss kaut ko mēģina sarakstīt. Kas tad vēl ir tā vērts?
Jā, un tad ir interesanti tas, ka tas īstais mūzikls, kas ir balstīts uz šo filmu, viņš parādās patiesībā vairāk tā kā Londonā 1987. gadā, tikai 1987. gadā. Tātad filma 39. un pēc filmas sižetu mūzikas taisīts mūzikls 87. Un es nesapratu, kāpēc tik ilgi viņi tur gaidīja. Bet to man vēl jāiedziļinās. Es vienkārši vispār sapratu, ka sāku aizvien vairāk iedziļināties, ka te varētu būt tāds pilnīgi detektīvu cienīgs, tāds, ka liek to laika līniju un faktus saliek kārtīgi kopā, jo tas komponists Arlens nomira 1986. gadā, un tad 87. viņi uztaisa to mūziklu. Nav skaidrs, kas tur notika. Vai viņš jau pieslēdzās un sāka šo darīt, un tad aizgāja uz mākoņu maliņas, vai arī vienkārši kaut kā viņam par godu pēc tam, vai nezinu. Bet, un šīs ir ļoti veiksmīgs arī šī skatuves adaptācija un šis mūzikls. Tur ir nedaudz pierakstīti tie skaņdarbi klāt, es saprotu, un viņš dzīvo vēl šobrīd tādā klasiskā versijā. Un arī viss tā dziedāšanas maniera, kā es jau tikko intervijā ārā koridorā teicu, Latvijas televīzijā laikam ir zelta laikmets, to vispār sauc par zelta laikmetu, un arī tā dziedāšanas maniera ir ļoti raksturīga šim zelta laikmetam, un tā ir tāda tradīcija, kuru tad neviens mēģina nepārkāpt, pat tad, ja tas mūzikls skan mūsdienās 2000, kurā gadā vienalga. Mēs dziedam tādā stilā, ko pieprasa tā laika vokālā maniera, teiksim tā. Protams, var visu modernizēt, bet cik es apskatījos arī tādus YouTube video, tiešām tas mūzikls viņu tur tādā tradīcijā un dara tieši tā, kā arī līdzīgi filmā ir. Un es domāju, kā viņi to tornado attēlo mūziklā, un arī es meklēju arī YouTube'ā tos video sižetus. Un patiesībā neko daudz, tur ir gaisma efekti, tur ir dūmi kaut kādi, tad ir blackouts, jo viss paliek tumšs, un tad Doroteja pamostas jau kaut kur citur. Un, protams, tāpēc, ka tā mūzika simfoniskā, viņa liek tev saprast, ka tas tornado. Jā, tas ir tas mūzikls, kas būtu primāri jāsavieno ar šo filmu, bet vēl pirms 1987. gada, 70. gados radās jauns mūzikls The Wiz, vienkārši nevis tāds pilns nosaukums, bet The Wiz, un tur piedalījās, viņš tika radīts tikai melnādaino cilvēku aktieriem un ansamblim. Un tādēļ arī mūzika ir rakstīta pa jaunam, pilnīgs kontrasts, gospel stilā, ļoti ar soul mūzikas iezīmēm, ārkārtīgi moderni. Un es vēl šorīt klausījos, braucot mašīnā no rīta ļoti iedvesmojuši. No rīta iesaku paklausīties to The Wiz soundtracku. Tur visi tā dzied, tāds gospels. Tas ir pilnīgs pretstats šim, bet ir ne sliktāk, ne labāk, vienkārši pilnīgi savādāk. Un ļoti, ļoti forši es arī apsolīju saviem studentiem, jauniešiem, ka kaut ko noteikti ņemsim arī no šī mūzikla, jo tur baigie labie tādi gospeļa ansambļi. Un es pat kaut kur lasīju, kā tik ne šajā grāmatā, ka tajā uzvedumā pirmajā piedalījās arī Maikls Džeksons. Un tad tagad nesen bija kaut kad Amerikā arī tā kā dzīvais mūzikla izpildījums, un tur piedalījās arī visādas popzvaigznes, Mary J. Blige un Neo un tādi visādi cilvēki. Un, tas ir tāds pilnīgi cits skanējums, bet tas pats stāsts, The Wiz tikai saucās. Lūk, tad es jūs ilgi vairs nemocīšu, bet ļoti, ļoti uzmanības jāpiemina man obligāti vēl divas lietas. 2003. gads. Komponists un teksta autors Stevens Švarts, ļoti, ļoti populārs pasaulē šobrīd. Viņš ir bijis arī Latvijā, Dailes teātris meistarklasēm, starp citu. Kad es biju pats students, tad es biju šo meistarklasi. Bet viņam ir šobrīd ļoti daudz populāru mūziklu, un viņš arī radījis mūziku dažādām multfilmām. Bet viņš ir atradis grāmatu, respektīvi noveli, kas ir balstīta uz šo Ozas zemes burvi, bet kaut kas nedaudz pārveidots. Var sekot, ideja ir, kas notika pirms. Kas notika pirms, tas piemēram Gradzena pavēlnieks un tad Hobits. Tātad, kas notika pirms Doroteja ieradās,
un vairāk tas ir par šīm divām raganām. Par šo ziemeļu raganu, jeb Wicked North Witch un Wicked West Witch, un par rietumu raganu. Un mēs šajā filmā redzēsim, man liekas, tikai to, sākumā viņi satiks to ziemeļu, un tad tā rietuma ir tā sliktā. Bet šajā Wicked mūziklā, jeb šajā novelē, abas raganas īstenībā ir labas. Viņas mācās tādā raganu skolā, viņas vienkārši sākumā tur naidojas, bet beigās kļūst par labākiem draudzenēm, bet diemžēl to otru, kas ir no rietumiem, kā saka, rietumu raganu, to aizdzen prom, tur kaut kāds pārpratums, jo viņai ir īpašas spējas, kas nepatīk tur visiem tiem valdītājiem. Var sakot, šis mūzikls Wicked ir šobrīd pāršalts pasauli, un man liekas, ir top 10 ienesīgākais ieņēmuma ziņā mūzikls. Mums ir operas spoks, mūzikas skaņas, mums ir Les Miserables, ir nožēlojumie, un Wickeds jau sāka kāpt iekšā tajā, manuprāt, top 10. Viņš ir tikai no 2006. gada, tikai 20 gadi jau. Bet, jā, tas ir pirmais mūzikls, ko es redzēju Londonā. Pirms es tur sāku mācīties, es aizbraucu, un Vestendā bija pilns ar plakātiem. Tur var redzēt, ka viena tā ragana ir zaļa, tāda kaut kāda zaļa nokrāsot, un otra ir tāda vienkārši blondīna. Un tad par viņām divām ir šis mūzikls, un tas bija pirmais, kur es aizgāju, un es ritīgi raudāju, un es sapratu, ka es gribu ar to nodarboties, un tas man ir atstājis lielu iespēju. Viņš ir ļoti krāšņs, tērpu ziņā, dekorāciju ziņā, ļoti interesants gan bērniem, gan pieaugušiem, respektīvi. Ja jūs esat Londonā vai Brodvejā, lūdzu ejiet uz šo mūziklu. Es nezinu, nevarētu būt tā, ka paliek vienaldzīgi. Un, protams, dziesmas ir foršas un mūzika, un komponists Stevens Schwartz, un nosaukums Wicked. Jā, kas notika pirms, respektīvi. Jā. Un vēl pēdējais, kas man jāpiemina, ir 2011. gads, kad, protams, slavenais Andrew Lloyds Webbers komandā ar Tim Rice vārdu autoru un producentu, viņi izveidoja tādu jaunu versiju, un es arī īsti nesapratu, jo es neesmu viņu redzējis, kāpēc tieši 2011. gadā, bet balstīts arī uz šo filmu, arī izskan slavenā dziesma Over the Rainbow, kaut ko drusku pierakstīšu tur arī klāt. Un es domāju, kā viņam tur atļāva un viss tās autortiesības, bet tas man arī vēl ir viens no detektīvu uzdevumiem, ka man šis ir jāpārbauda. Var cegot, es atnācu ar tādu lielu haotisku informāciju, kas man pašai vēl jāsliek galvā, bet man būs iespēja, jo es no nākamā gada atkal vadīšu mūziklu vēsturi skolā, un tad jau es varēšu kārtīgāk vēl iedziļināties un saprast, kā tur viss tas ir veidojies. Bet, var sakot, leģendārs ir šis stāsts un ir adaptēts ļoti daudzos veidolos. Paldies un jauku skatīšanos!